Pār mani viegli nav ķemēties un mazgāties. Tā, cik to var ciest, es negans esmu. Lai skolu kļūst, pēc mazīt mūs, zinu pats, kas man būs labs. Dzīvē beidzot jau gatavs, es negans esmu. Na, pats, lilā rokas bandānās. Būt par mani, man ir prieks, jo negans esmu. Negantais Henrijs. Slepkava žurkulaini uz priekšu! Noslauki kājas, Henrij! Taču ne atkal. Nedēļām ilgi nopūlies, lai tava istaba būtu tāda, kādu vēlies, bet kāds ņem un uztais hausu. Tam jābūt te, tam šeit. Kur mani kiborgu mutanti zirnekļi? Bez tiem es nevaru pamosties. Atkārtošu pēdējo reizi, Henrij. Laiks. Labrīt, tēt. Tā. Mirklīti. Kur Slepkavas kungs? Kurš nozaga Slepkavas kungu? Kurš nozaga Slepkavas kungu? Negantais Henrijs. Kurš nozaga Slepkavas kungu? Lukturītis, šķēres, piezīmju papīrs un pildspalva ir. Zābaku spodrināmais, veiksmi nesošā pūsī pīles ola un piltotās suņa kaka ir. Es tevi atgūšu, Slepkavas kungs, un tad sodīšu to, kurš tevi nozaga. Detektīvs Henrijs vienmēr notver vainīgo. Ož pēc darbiņa no iekšienes. Manīgais tētis, bet kādēļ? Henrij! Tada! Henrij! Tu no tiesas esi negants, Henrij. Jā, tēt, vari bēgt, bet no manis nepaslēpsies. Pulksteris 16:35. Aizdomās turamais virtuvē gatavo veselīgu maltīti. Nē, neizcep Slepkavas kungu. Ko? Kamēr biju skolā, tu nozagi Slepkavas kungu un nu gribi viņu apēst. Nē, esi negants, Henrij. Skaties, tā ir vista. Bez tam, kamēr tu biji skolā, es biju darbā. Aizdomās turamajam ir alibi. Varbūt Slepkavas kungs pats aizmuka. Tu viņu vienmēr mētā apkārt un spārdi. Slepkavas kungs mani nepamestu. Tad paskaties savā nocietinājumā. Varbūt atstāja viņu tur. Nē, es viņu neatstāju, viņu nozaga. Slepkavas kungs, kur tu esi? Es esmu galvenā, jo šis ir mans dārziņš. Bet tu vienmēr esi galvenā, arī manā dārziņā. Kādam taču jābūt par galveno. Kaprīzējai Margaretai ir motīvs. Viņa vienmēr ir gribējusi man atriepties. Noslauki pieri, vai viņa atveseļosies? Viņa izķeprosies. Ko tu dari ar manu lelli? Tu par to samaksāsi, Henrij! Atriebe un izpirkuma nauda. Divi ideāli motīvi. Slepkavas kungu nolaupījusi kaprīzā Margareta.
tas vainas būt par otro galveno? Otrā nav pirmā. Taču būt otrajai ir labāk nekā būt trešajai. Tici man. Tikai ne to. Viņas apglabā slepkavas kungu. Mēs abas varētu būt galvenās. Nejēdzīga ideja. Man pietiek. Es eju mājās. Lūk, kāpēc tu nekad nevarētu būt galvenā. Viņas par to samaksās, slepkavas kungs. Ko tu dari ar manu laika kapsulu? Laika kapsulu? Jā, tai bija jāpaliek apraktai 1000 gadus. Es meklēju slepkavas kungu. Tu viņu nozagi. Kam man tavs vecais smirdīgais slepkavas kungs? Pazūdi, tu pārkāp robežu. Bet kāds nozagis slepkavas kungu? Jauki. Varbūt tagad viņam būs jaukāks rotaļu biedrs. 1, 2, 3. Es tev sadošu, Henrij. Nevainīga. Kurš vēlas atriepties vairāk par Margaretu? Protams. Mans labiņais maziņais brāļuks. Kur sīkaļa to nobāzis? Es izpildīšu mājas darbus, kad būšu notīrījis čellumam. Kas par hausu? To izdarīji tu. Tu nozagi slepkavas kungu. Tu gaidīji iespēju man atriepties. Par ko? Par visu. Mam, Henrijs ir negants. Ja tu nebūtu sācis ņemties, mēs būtu ieguvuši 1. vietu smilšu piļu būvēšanā. Mam! Un tas vēl nav viss. Cik skaista diena šī, un mākoņos putniņi. Nav debesīs ne pleķīšā, vien putnu spārnu švīkoņā. Tu man pat nepateici paldies par šo lidošanas stundu. Un kā ar tavu dzimšanas dienu? Mēs smirduli tā arī neatradām. Tikai pateicoties tev, ņauduli. Kur ir slepkavas kungs? Klusumu, Knisli. Ja nerunāsi pats, nāksies tevi piespiest. Visu, tikai ne to. Tikai ne to. Kur viņš ir? Ko tu nodarīji slepkavas kungam? Es neesmu viņam pieskāries, goda vārds. Ko tu dari? Neaiztiec! Es tiešām negribēju to darīt, bet tu man neatstāji izvēles iespēju. Slepkavas kungs? Lūdzu, es nezinu. Pēdējā iespēja. Ko tu izdarīji? Atzīsties, Pīter. Ne Pīter, bet Henrij. Es? Viņš ir zaglis. Viņš paņēma slepkavas kungu. Nē, es zinu, ka viņš to nav darījis. Kurš tad? Es. Protams, man vajadzēja nojaust. Tu uzkopi manu istabu un viņu aiznesi. Un es zinu, kāpēc. Jo gribi ar šantāžas palīdzību piespiest mani būt tikpat labam kā Pīters. Man pietiek. Šī ir mana izmeklēšana. Atlaid! Laid! Lūk, tavs slepkavas kungs. Viņu neviens nav zadzis. Es viņu izmazgāju, jo viņš smirdēja. Kā tu varēji apsūdzēt mani un mazo brāļuku Lāča zādzībā? Un tēti! Un mani! Tu, jaunekli, atlikušo dienas daļu pavadīsi savā istabā. Ko? Un nopirksi Pīteram jaunas stīgas par savu kabatas naudu. Aiziet gultā. Bet slepkavas kungs, viņš paliks tepat.
Filmu demonstrēšanai sagatavojusi Latvijas televīzija, tulkojusi Baiba Vētrāja, skaņu režisore Diāna Pāvilsone, lasīja Pēteris Šogolovs.